Kartona kastes ir ļoti personisks, jūtīgs un tieši stāsts par to, kā ir augt atšķirīgam. Ja lasītāji, kam šī grāmata ir adresēta, noteikti ir tai gatavi un viņi noteikti varbūt šo grāmatu pat gaida. Es ieteiktu šīs grāmatas lasīt jauniešiem kopā ar vecākiem. Es vispār iesaku bērniem bieži vien lasīt grāmatas kopā ar vecākiem. Principā mākslīgais intelekts, manuprāt, vēl nav mašīnu tulkošana nav tādā līmenī, lai varētu tulkot tiešām literāru tekstu. Mašīnu tulkošana ir ļoti noderīga tehniskiem tekstiem, standartizētiem tekstiem. Mums jāpieņem, ka cilvēki un sabiedrība Latvijā arī ir ļoti dažādi. Kartona kastes par grāmatu. Kartona kastes ir stāsts, kas aizsākas mazpilsētā, vasaras nometnē skolā, ģimenē, kur valda stingri un konservatīvi uzskati. Pāri visam pirmās ļoti intensīvās iemīlēšanās piedzīvojums, kas tērpts vienkāršos, bet ļoti spēcīgos vārdos. Kartona kastes ir godalgotas ar vairākām balvām un tulkotas angļu, afrikāņu, franču, slovēņu, vācu, zviedru un tagad arī latviešu valodā. Toms Lanois ir beļģu rakstnieks, dzejnieks, komentētājs, scenārists un dramaturgs. Viņš ir viens no visplašāk lasītajiem un godalgotākajiem mūsdienu flāmu autoriem. Mīļie grāmatu draugi, esiet sveicināti šeit Aminori izdevniecībā un Aminori raidierakstā. Mani sauc Kristīna Spura, un kā šeit mūsu mīlīgajās telpās, tā arī mūsu sarunu centrā ir literatūra. Un šodien mēs runāsim par beļģu rakstnieka, dzejnieka un dramaturga Toma Lanois grāmatu Kartona kastes. Man ir patiesībā ļoti liels prieks, ka mans sarunu biedrs ir ļoti ražīgs latviešu tulkotājs Dens Dimiņš, un prieks, ka jau vairākām grāmatām, kas tulkots no nīderlandiešu valodas un vēl daudzām citām no citām valodām, ir pievienojusies arī šī te kartona kastes. Sveiks, Den! Sveiki, man arī prieks! Kartona kastes kaut kādā veidā var dēvēt arī par klasiku nīderlandiešu valodā. Tas ir tāds stāsts, pieaugšanas stāsts par pusaugu zēnu, kurš iemīl savā klases biedrā. Darbība notiek 20. gadsimta 70. gados. Šo te pusaudzi uzaudzina 4 sievietes. Oriģināls, asprātīgs, autobiogrāfisks un, es gribētu teikt, arī tāds melanholisks darbs, kas vienlaikus pieskaras arī tādai plašākai sociālai tēmai par to, kā reliģijas ietekmēta izglītība ietekmē gan individu, gan sabiedrību. Bet es domāju, ka ar saturu varēs iepazīties visi lasītāji, kas atnāks gan šeit, gan arī uz citām grāmatnīcām. Bet tieši par grāmatu izvēli, jo tieši tulkotājs nereti ir tas, kas iesaka izdevniecībai, ko tad varētu izdot. Kādēļ kartona kastes? Tas varētu būt arī garāks stāsts, jo nīderlandiešu literatūra nav mana lauka, manā literārās darbības, aktivitāšu pašā centrā, bet gadījās tā, kad es savulaik mācījos nīderlandiešu valodu un Berlīnas universitātē apmeklēju kursu nīderlandiešu literatūra, un tur šis autors bija iekļauts kā viens no tādiem paraugiem, ko vajadzētu iepazīt, ja mēs lasām gan holandiešu, gan flāmu literatūru. Tad šis ir flāma autors, tātad beļģu autors, kurš raksta nīderlandiski. Un toreiz es palasīju viņu, un man likās, ka tas ir tāds romāns par aktuālu tēmu, par kuru Latvijā nav daudz rakstīts, vai arī nav tādā formā rakstīts, būt tik atklātā un arī tik skaudrā. Tad man šķiet, ka to vajadzētu kādam piedāvāt un varbūt pamēģināt iztulkot. Tad, kad es jau sajūtos nīderlandiešu valodā kā spēcīgāks un drošāks, tad es arī iztulkoju paraudziņu un devos pie vairākiem izdevējiem. Tas, ko noteikti daudzi lasītāji un literatūras draugi zina, ir to, no cik daudzām valodām tu tulko. Tur mēs arī šajā stāstā mēs neieslīgsim, jo tā būs pavisam cita saruna. Bet jā, tieši par šo tēmu grāmatas centrā ir LGBT tēma, pieaugšana, pirmā mīlestība, un arī par dažādām seksuālām tēmām tiek runāts, masturbēšana. Un es mazliet atgriezīšos pagātnē. Es domāju, tu arī visticamāk atceries, kā gāja Signei Viškai ar iztulkot
to tur lejā un tādu ažiotāžu, ko šī grāmata sacēla. Kā tev šķiet, vai lasītāji ir gatavi šai grāmatai? Es domāju, ka tie lasītāji, kam šī grāmata ir adresēta, noteikti ir tai gatavi, un viņi noteikti varbūt šo grāmatu pat gaida. Man liekas dīvaini, ka 21. gadsimtā var sacelt tādu ažiotāžu par šīm tēmām. Tas vienkārši šķiet, ka ir dzīves sastāvdaļa, ir dažādi cilvēki. Mums jāpieņem, ka cilvēki un sabiedrība Latvijā arī ir ļoti dažādi. Mēs nevaram uz visu raudzīties tikai no vienas prizmas un teikt, šādi ir normāli, šādi ir nenormāli, šādi ir pareizi, šāds nepareizi. Tādā ziņā man šķiet, ka šis romāns ir ļoti derīgs, jo viņš rāda arī dažādību sabiedrībā. Tur visticamāk ir kaut kāds jautājums arī par tādu empātijas aktivizēšanu. Es pieļauju, ka tur literatūra var būt ne tikai tas, kā mēs pieņemam sevi, bet pieņemam citus. Un vai grāmata var arī to empātiju vairot kaut kādā veidā? Neapšaubām, jo viņi rāda šī pusauģa pārdzīvojuma, šī pusauģa iekšējo pasauli. Un, varbūt tas nav tāds standarta stāsts, es nezinu, bet noteikti tas paplašinās lasītāja izpratni par to, ka ir ļoti dažādi šie pusauģi ar dažādām vēlmēm, dažādām cerībām, un viņiem visiem ir sava vieta, es uzskatu. Vai tu varēji, tulkojot arī kaut kādā veidā, sasaistīt to, kas notiek grāmatā, pats ar savu pusauģu pieredzi? Katrs cilvēks patiesībā ir ļoti individuāls un unikāls. Es teikšu, ka man nav bijusi tieši šāda pieredze kā varonim, bet es noteikti varu saprast šīs traģiskās, nelaimīgās jūtas un varbūt kaut kādu tādu sakāpinātu pasaules uztveri, kas ir pusauģiem. Tiešām liekas, ka viss, kas ar tevi notiek, ir kaut kāds pasaules centrs, tavs mazās pasaules centrs. Un tev varbūt arī viss nesaprot, un tu šķiet, kā to var nesaprast. Bet, tas ir arī šis pieaugšanas laiks, un prāta viņš to ļoti labi parāda. Tā grāmata savā ziņā ir unikāla, ka viņa apraksta dažādus posmus šī varoņa dzīvē, un viņa arī ir konstruēta dažādos žanros. Mums ir gan vēstule šim anonīmajam draugam, mums ir gan savu veidu dramaturģija, tur tā saruna nakts laikā, kad viņi runā tā kā lomās un visām savām nepateiktajām, pateiktajām vēlmēm, un ir arī vienkārši tāds parasts standarta naratīvs, kur ir galvenais varonis, kurš stāsta pirmajā personā, un kur ir atmiņas un skolas gadi. Šī grāmata arī savā ziņā ir ļoti dažāda un ļoti daudzveidīga. Kā tev kā tulkotājiem bija pie šīs daudzveidības pieslīpēties, vai tas uzreiz padara to tulkošanas darbu aizraujošāku? Tur bija tādas vietas, kas bija ļoti interesantas, un bija vietas, kas varbūt bija mazliet tā kā pastieptas. Varbūt vietas, kas zināmā mērā ir saistīts arī ar manu nezināšanu par beļģu literatūru, par kaut kādiem agrākiem autoriem, bet tas tajā grāmatā arī dod pievienoto vērtību, jo viņai ir izzinošs šis izziņas potenciāls. Mēs varam uzzināt tiešām par unikāliem beļģu autoriem un par beļģu vēsturi, par beļģu nacionālismu, flāmiem, kas, piemēram, sadarbojās ar Hitleru un cerēja, ka viņi no Hitlera dabūs vairāk nekā no Briseles. Tādas dažādas detaļas, ko var uzzināt. Un, manuprāt, tas viss ir ļoti vērtīgi. Man liekas, tas, ko tu tikko stāstīji par to vēsturisko kontekstu, ko var iegūt no šīs grāmatas un ko tu arī varbūt uzzināji, man šķiet, tas kaut kādā veidā sasaistās arī ar šī brīža norisēm, kas ir Eiropā, kas ir arī Latvijā. Neapšaubāmi. Visa šī vēsture jau nav radusies vienā dienā. Tas šķiet, ka viss ir ar visu saistīts. Un arī šī kastes metafora, ka mēs saliekam savas lietas savās kastēs. Un ļoti patīk, ka viņš kaut kādā brīdī, es neatceros, vai tieši to viņš teica, vai es to pats izdomāju, ka šī grāmata arī savā veidā ir kā kaste. Es iedomājos, ka grāmata arī ir savā veidā tikai medijs. Ir šis papīrs, ir šie vāki, ir šie burti. Un tad ir tas saturs, un tieši tāpat ar tām kastēm, ko mēs glabājam, ko mēs aizmetam vai ko mēs noslēpjam. Šīs lietas arī, manuprāt, ir ļoti personiskas un ļoti interesantas. Vai tev šobrīd pašam ir kāda kaste, no kuras tu mēģini izkāpt?
Man jāteic, ir ļoti līdzīgi kā šim varonim, ka viņš stāsta par studiju gadu kastēm, par skolas gadu kastēm, kurās viņš gadiem ilgi nav ieskatījies, bet kuras viņš negrib izmest. Jo tie ir kā miruši radinieki, kurus vienkārši neizmet miskastē, bet ko kaut kur glabā vai apglabā vai godina un tam līdzīgi. Man arī ir šādas te Latvijas universitātes laika kastes ar maniem studiju pierakstiem, un es vēl aizvien neesmu viņas atvērs kopš jau pagājuši vairāk kā 20 gadu vai gandrīz 30 gadu kauns pat teikt. Un šīs kastes stāv, un man viņas negribas aiztikt un negribas izmest. Tā kā ir ļoti līdzīga situācija. Jā, es tevi pilnīgi saprotu, jo šobrīd es vēl studēju, un es jūtu, kā man tās kastes veidojas. Un es jau zinu, ka nākotnē es visticamāk ar tādām skumjām domāšu, kur man visas tās kladus un pierakstus varbūt sakārtot. Bet varbūt mēs varam parunāt tieši par tulkošanas procesu, kā tu piegāji kastēm. Kas varbūt bija citādāk vai kaut kā īpaši tieši šajā grāmatā? Es teiktu, ka tā valoda bija tomēr diezgan sarežģīta. Es nebiju gaidījis. Man nav ļoti liela pieredze ar nīderlandiešu valodu, bet ir vairākas grāmatas tulkotas, un esmu pabeidzis visus iespējamos kursus un tā tālāk. Bet tā ir man stipri nedrošāka valoda, ja salīdzināt, piemēram, islandiešu valodu vai franču valodu, ar kurām es strādāju daudz vairāk. Un bija arī šis darbs ar vārnīcu. Man bija biezā nīderlandiešu skaidrošā vārnīca, un es izrakstīju vārdus un meklēju. Un tas bija tāds savu veidu atšifrēšanas darbs. Un arī tas, ka šī grāmata jau nav tulkota ļoti daudzās valodās, un man nebija pieejama tulkojuma citās valodās, tad es tiešām strādāju ļoti koncentrēti un pievērsies tieši tam oriģinālam un mēģināju sajust to oriģinālu skaņu, to ritmu un garšu. Nīderlandiešu valoda ir kā savā ziņā ļoti līdzīga vācu valodai, un daudz vārdu, kas ir nīderlandiešu valodā, ir ienākuši pie mums arī ar to platdeuču, ar to lejas vācu valodu. Un latviešiem un nīderlandiešiem vai holandiešiem ir kaut kas kopīgs, un to es arī tajā tulkošanas gaitā jūtu, ka bija kaut kādi daži izteicieni vai kaut kādas frāzes, kas tā ļoti skaisti latviski iegūlās precīzi tajā plauktiņā. Jā, es pieļauju, ka tur arī tāds risks ar tādiem viltus draugiem saskarties, kur varbūt liekas, ka ir kaut kāda līdzība, bet beigās izrādās tomēr, ka ir kaut kāda atšķirība. Viltus draugu risks ir vienmēr, bet priekš tam ir vārnīcas, un tas ir jāpārbauda un jāskatās. Jā, kā vispār tev ir ar tehnoloģijām, mākslīgais internets, kaut kāda tāda automātiska tulkotāja? Vai tu izmanto to, kā tu strādā tikai ar vārnīcām? Principā mākslīgais intelekts, manuprāt, vēl nav, mašīnu tulkošana nav tādā līmenī, lai varētu tulkot tiešām literāru tekstu. Mašīnu tulkošana ir ļoti noderīga tehniskiem tekstiem, standartizētiem tekstiem, instrukcijām, spriedumiem, dažādām tiešām, kuras frāzes. Bet šeit tā valoda tomēr ir pārāk plastiska, pārāk poētiska. Un es domāju, ka vienkārši tu jau vari mēģināt kaut ko tulkot arī ar mašīnu tulkojumu, bet tik un tā tas būs jāpārstrādā. No tā nav īpašas jēgas. Būtu tikpat smieklīgi, ka mēs ieliktu Šekspīra dzejoli un mēģinātu dabūt mašīnu tulkojumu. Tas it kā tie vārdi ir, bet tas skaistums un tas saturs īsti neatbilst tomēr. Tā kā mašīnu tulkojums vēl, vismaz šajā jomā, es domāju, ka ir vēl kaut kāds laiks, kas ir atstāts cilvēkam. Tas vēl neaizstāja literāro tulkojumu. Es domāju, ka mēs varam arī pabaudīt šo laiku, kur mēs varam paši savu radošumu ienest šajā darbā ar valodu. Bet man liekas arī interesanti, ka tu saki, ka varbūt ka valoda bija sarežģīta un ka varbūt tev nebija tik viegli ieiet. Bet tas, kas man lasot šo darbu, tas, ko es ieguvu, es jūtu tieši to vieglumu kaut kādā veidā šajā valodas plūdumā, un man šķita, ka viss notiek tik veikli, un līdz ar to, mana uzslava tev, lai gan es pieļauju, ka tu ar tādām saskaries ļoti, ļoti bieži. Kā vispār ir ar, kaut kādu atgriezenisko saiti arī tulkotājiem? Cik bieži sanāk dzirdēt kādu labu vārdu, arī kritiskāku vārdu? Ir tā, ka tie, kas izlasa, tie jau parasti netur svecu zem pūra. Es esmu saņēmis Facebookā dažādus privātus komentārus par
agrākajiem tulkojumiem vai arī no draugiem paziņām dzirdējis, ka šitas gabals tiešām bija izcils vai šis gabals bija ļoti, ļoti spēcīgs un tā. Nu, laikam jau jāsaka, ja nav tādi sašutuši kliedzieni vai autori, lasītāji, kas ir lasījuši būt oriģināli, un tad var izlasījuši tulkojumu, teikuši, ka tulkojums gan nekam nedara, jo oriģināls ir daudz bagātāks vai daudz skaistāks. Nu, tā man nav bijis, jo arī man nav pārāk liels risks. Man šķiet, jo Latvijā diezgan maz, kurš lasa nīderlandisku oriģinālā, bet tā kā esmu pēdējā laikā arī mazliet tulkojis no angļu valodas, tur gan ir, liekas, ir daudz lielāka iespēja, ka kāds varētu paņemt to grāmatu, tiešām salīdzināt rinkopu ar rinkopai. Bet no otras puses, katra kritiskā piezīme arī ir vērtīga, jo katram lasītājiem ir savs skatījums, un no katra mēs kaut ko jaunu iemācāmies. Es domāju, ka no pašas grāmatas arī ļoti daudz var iemācīties tieši jaunieši, un kā tu teici, ka šis ir tāds īpatnējs stāsts un citādāks stāsts, bet tieši to kaut kāda atvērtība pret citādo un dažādo šī grāmata var arī iemācīt. Par bērnu un jauniešu literatūru Latvijā, kas ir kaut kas tāds, ko tu varbūt esi redzējis interesanti vai aizraujoši, kaut kādas tendences, ko tu novēro? Nu, es vairāk esmu tikai pazīstams, godīgs, ko tur liels un mazs produkcijas, un esmu viņiem arī tulkojis, un esmu redzējis tiešām ļoti jaukas bērnu dzejas, tieši dzejas jomā ir brīnišķīgi paraugi. Tad Zanders tie visi teksti ir tik rotaļīgi un dzīvīgi un skaisti. Bērnu literatūra ir tāds lauks, kurā es varbūt esmu mazāk kompetents izteikties. Bet tagad es pats tulkoju bērnu grāmatas šad un tad es mēģinu arī kaut kādā veidā pieskaņoties tam un iedomāties, kā to varētu lasīt bērns, vai bērnam tas būtu saprotams. Tas sanāk savu veidu tāda valodas pielāgošana, akomodācija, kā saka. Un šī grāmata, viņa tiešām ir kaut kur pa vidu. Viņa nav bērnišķīga, bet viņa arī nav tāda akadēmiski nopietna. Tas tiešām nav tāds intelektuāls romāns. Un tajā ziņā man tiešām liekas, ka arī tas rotaļīgums un prieks par pasauli tur savā veidā ir parādīts. Un ceru, ka daudziem lasītājiem tā varbūt palīdzēs tikt skaidrībā ar savām jūtām. Ja, es domāju, ka tāds dzīves prieks patiesībā daudziem varētu noderēt, un man liekas, ka tieši tas ir svarīgi tiem pieaugušajiem, un es domāju, ka ar daudzām bērnu un jauniešu grāmatām ir tā, ka ir viens veids, kā to var lasīt, tad, kad tu pats esi bērns vai jaunietis, un ir otrs veids, kā tu to tekstu saredzi kā pieaugušais. Noteikti ar distanci, kaut kādu jau ir grūti atgriezties tajā laikā, kad mēs bijām bērni vai pavisam jaunieši vai pavisam mazi bērni, bet ir skaidrs, ka kurš cilvēks ir personība un personība, kas ir attīstībā. Un šī grāmata arī runā par personību, kas attīstās un kas jau raksta. Tā pēdējā nodaļa ir tā kā no 32 gadu vecā jau vīrieša perspektīvas. Un tur arī var just arī kaut kādus citus akcentus saliktus. Un, protams, romāns ir autobiogrāfisks, kā autors pats intervijās vairāk kārti teicis, un viņš to noteikti ir kaut ko no tā visu piedzīvojis pats, un tas to padara tikai vēl vērtīgāku un ticamāku. Jā. Paldies, Todēn, teikšu šodien, un paldies par kartonu kastēm. Ceru, ka patiks lasītājiem, tā kā lasiet kartonu kastes un pildiet paši savus kastes. Šodien mūsu saruna par un ap kartona kastēm, beļģu autora Toma Lanois grāmatu, kuru no nīderlandiešu valodas tulkojas Dens Dimiņš, un kas iznākusi šeit Aminorī paspārnē. No sākuma grāmata varbūt ir autora galvā kā ideja, vēlāk jau pārtop manuskriptā, tad nonāk tālāk grāmatnīcās, un tad jau ir tulkojums, un tad tā pāriet pāri robežām, un kaut kād iespējams nonāk arī bibliotekā Cēsīs, no kurienes ir mūsu arī nākamā viešņa. Inta Zaksa, un tāds ļoti skaists atbildīgs amats Cēsu centrālās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Sveiki, Inta! Sveika! Pirmkārt, es gribu sākt ar apsveikumiem, jo tu esi saņēmusi Voldemāra Caunas balvu gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem. Šis ir ļoti, ļoti jauki. Pastāst, varbūt, kā tu jūties par šādu novērtējumu par savu darbu? Es jūtos gandrīz tā, it kā es būtu saņēmusi bibliotekāro Oskaru. Bet patiesībā šī balva tiešām ir ļoti liels novērtējums darbam.
Un man gribas teikt lielu paldies maniem lasītājiem, maniem mazajiem un lielajiem lasītājiem un arī viņu ģimenēm, jo viņu dēļ es daru savu darbu un tas, ka bērni grib atgriezties bibliotēkā un viņiem patīk nākt uz bibliotēku, viņi ir priecīgi mani satikt. Tā jau arī ir tā vislielākā balva. Un paldies, protams, arī kolēģiem, gan Cēsu kolēģiem, maniem brīnišķīgiem, un arī žūrijai, kuri vērtē mūsu darbu, un es esmu ļoti priecīga. Es novēlu ikvienam bibliotekāram, kurš strādā ar bērniem, saņemt šo balvojumu kaut reizi dzīvē. Tikt Oskara. Mums jau tagad ir ļoti laba pieredze, kā ir ar Oskariem. Viss ir iespējams. Tieši tā. Es pieļauju, ka tavā darbā tev nākas bērniem arī ieteikt grāmatas, ko lasīt, kas ir kaut kas jauns, kas iznācis. Ja tev būtu jāpastāsta par kartona kastēm kādam jaunam lasītājam, kurš ir atnācis kaut ko atrast, kā tu šo grāmatu raksturotu? Lasot šo grāmatu, es uzreiz gribu uzsvērt, ka man ļoti patika šī grāmata. Brīnišķīga grāmata. Un, man liekas, ka šajā laikā, kad cilvēkiem ir tik ļoti grūti pieņemt dažādo joprojām, ikvienam vajadzētu šo grāmatu izlasīt. Un, ja man būtu jāraksturo šo grāmatu, es lasot, esmu arī piefiksējusi dažas tēzītes. Kā kārtīgs lasītājs ņēmi. Jā, es tā arī daru. Es parasti lasot arī grāmatas, pierakstu dažādas frāzes vai pārdomas, un es to nedaru grāmatu lapusēs, kā to bieži vien dara lasītāji. Piedod, es to daru, bet savās grāmatās, ne bibliotēkas. Brīnišķīgi. Es esmu pierakstījusi atziņu, ka kartona kastes ir ļoti personisks, jūtīgs un tieši stāsts par to, kā ir augt atšķirīgam, kā ir sevi meklēt un saprast savas jūtas apkārtējā laikā, kad apkārtējā pasaule vēl nav iemācījusies tās pieņemt. Un tā ir, man liekas, šī mūsu problēma joprojām. Un šī grāmata nav skaļās drāmas grāmata, kā bieži vien cilvēkiem šķiet, ka šāda veida, teiksim, tēmas, šīs tēmas, kas ir grāmatā lasāmas, ka tur noteikti būs kaut kāda skaļa drāma, bet tā ir drīzāk tāda kā intīmās pieaugšanas stāsts. Un tas parāda, cik sarežģīti ir saprast pasauli, kura vēl tikai mācās tevi pieņemt. Un tā ir grāmata par draudzību, par iekāri, par bailēm. Un droši vien arī par mīlestību. Jā, es domāju, ka noteikti tas mīlestības temats un pavadiens tiešām ieskanas. Kā tev šķiet, vai latviešu literatūrā vispār šīs tēmas ir plaši izplatītas? Es domāju, ka mēs esam tādā, ja tu iedomājies kalnu, kalns ir aplidojis, bet tu esi jau ticis līdz viducītim. Un centies rāpties kalnā, un tu pāri kādu gabaliņu uz priekšu, un tā tu atkal slīdi atpakaļ. Man šķiet, ka nepietiekami, ka joprojām par to ir jārunā, un man šķiet, ka aizbergs ir izkustējies, bet joprojām ir nepietiekami, un iespējams, ka tā arī ir ļoti, ļoti tāda vērtīga dāvana, to pat varētu tā teikt arī šī ārzemju literatūra. Tulkotā literatūra, tas ir tāds kā varbūt arī pamudinājums mūsu autoriem, latviešu autoriem, varbūt saņemties reizēm un arī radīt pašiem ko tik īpašu. Jā, es domāju, varbūt tas ir jautājums par tādu drosmi pašiem pret sevi kā autoriem, jo tomēr runāt par savu kaut kādu iekšējo pasauli vidē, kur iespējams to ar pirmo nepieņems, tas prasa uzdrīkstēšanos. Vai tu jūti, ka ir izmaiņas vispār latviešu rakstniecībā ar šo? Varbūt drosmes ir vairāk? Es arī šodien domāju par drosmi literatūrā, par autoru, drosmi rakstīt par dažādām tādām kā tabū tēmām. Un man liekas, ka divi galvenie tādi lielie pieturpunkti ir, pirmais ir Covids, jo man šķiet, ka Covid laikā cilvēki dzīvoja mājās vairāk, viņiem bija laiks domāt,
un cilvēki sāka domāt par vērtībām, par tiešām lietām, kurām ir jēga. Piemēram, man liekas, ka brīnišķīgas grāmatas, kuras iznāca Covid laikā, ir Kā rodas piens, kā rodas cīsiņi, kā rodas rupmaize. Jo ikdienā, kad tu skrien, vai tev ir laiks pastāstīt savam bērnam, kā rodas cīsiņi? Cīsiņi nerodas Maksims plauktā. Un arī ļoti daudzas citas tabū tēmas tieši šajā laikā sāka parādīties literatūrā. Un otrs punkts ir karš. Un tad arī cilvēki sāka domāt par tabū tēmām literatūrā, par nāvi, par to, ka nāve nav kaut kāds biedējošs, šausmīgs, kaut kur, nezinu, aiz trēdviņām zemē mītošs radījums, bet nāve ir patiesībā mūsu ikvienam klātesoši, ļoti tuvu. Un man šķiet, ka ar bērniem un jauniešiem ir jārunā par šīm lietām, un šīs tabū tēmas ir jāceļ augšā, ja tā varētu teikt. Jāliek iekšā plauktā. Jāliek plauktā un pēc tam jāliek šeit un šeit. Kas ir tava pieeja komunikācijā ar bērniem un jauniešiem, kas ierodas Cēsu bibliotēkā? Kā tu saproti, kas kuram ir nepieciešams? Paldies tam kungam par runas spējām. Es runāju ar visiem bērniem, jo galvenais ir spēt saredzēt, vai šis bērns grib, lai tu ar viņu uzsāc sarunu, un vai viņš vienkārši varbūt ir atnācis tikai apskatīties, bet saruna jau ir pats galvenais. Un likt bērnam saprast un sajust, ka viņš ir līdzvērtīgs, ka viņš nav atnācis pie kādiem augstāk stāvošiem cilvēkiem, ka mēs esam visi vienādi un ka mēs esam viņu dēļ bibliotēkā, nevis viņi ir bibliotēkā mūsu dēļ. Es atceros, man ir pieredze no bērnības tieši Cēsu bērnu bibliotekā, tad, kad tā vēl bija atsevišķi no lielās ēkas. Man arī ir traumatiska pieredze ar biblioteku, kur uz mani sadusmojās. Labi, man bija arī tur izdalījis kaut kāds ūdens somā un tā, bet tas bija tik traumējoši, es jutos tik nosodīta. Bet paldies Dievam, es saņēmu drosmi un turpināju iet un lasīt. Tā kā šis te kaut kāda sapratne tiešām, es pilnīgi dzirdu, ko tu saki, un man tas liekas būtiski. Un turklāt tas ir būtiski ikvienam, arī ar pieaugušajiem. Dažreiz vienkārši tiešām steigā mēs kaut kā pazaudējamies. Kā tev šķiet, kas ir bibliotekārs 21. gadsimtā? Vai viņš ir grāmatu arhivārs, cilvēku novērotājs, cilvēku draugs, kā mēs tikko sapratām, varbūt vēl kaut kas cits? Bibliotekārs 21. gadsimtā noteikti ir multifunkcionāla būtne. Multifunkcionālais kareivis. Jā. Jo mūsdienās bibliotēkā veidojas tāda kā kopiena. Un, ja tu iedomājies par dažādām vietām, dažādām iestādēm, uz katru vietu cilvēks dodas kādu iemeslu dēļ. Teiksim, uz slimnīcu cilvēks dodas veselības iemeslu dēļ, uz vidu nepārāk jauka iemeslu dēļ, un uz skolu, lai mācītos, bet uz bibliotēku nāk ik viens. Uz bibliotēku cilvēks nāk neatkarīgi no sava veselības stāvokļa, neatkarīgi no sava finansiālā stāvokļa, neatkarīgi no vecuma. Un patiesībā bieži vien cilvēks nāk uz bibliotēku vienkārši tādēļ, ka varbūt viņam tajā dienā īsti nav idejas, kur doties. Jo bibliotēkārs ir gan psihologs mūsdienās, gan patiesībā, kā mēs arī bērnu nodaļā ar kolēģiem reizēm smejamies, mēs esam telefonu uzlādes punkts, mēs esam izziņu birojs, jo bērniem reizēm nav skaidrs, cikos ir transports uz mājām. Un bieži vien arī vieta, kur cilvēks var atpūsties vai pavadīt laiku. Un man liekas, ka bibliotēka mūsdienās ir viena no tām retajām drošajām vietām. Un mēs tā arī cenšamies arī šādu sūtījumu, šādu vēstījumu arī nodot ģimenēm un bērniem, ka bibliotēka ir drošā vieta.
Man liekas, arī mūsu apmeklētāji, mūsu Cēsu centrālās bibliotēkas tieši bērnu nodaļas apmeklētāji, ģimenes, viņi zina, viņiem jau ir šī sajūta, ka mūsu biblioteka ir drošā vieta, kur bērnus tiešām arī var uzticēt. Kā tu jūties par sociālajiem mēdījiem un viedtālruņiem šobrīd pasaulē un to attiecībām ar bērniem? Vai nav tā, ka grāmata mazliet zaudē? Droši vien, ka tā ir, jo tas ir neizbēgami. Mēs gribam, arī mēs paši pieaugušie, mēs gribam visu parasti iegūt ātrāk. Un sasniegt mērķi ātrāk, kaut kur nokļūt ātrāk. Un, protams, ka to var attiecināt arī uz bērnu vēlmēm. Arī bērni, viņi, lai kaut ko uzzinātu, kaut ko noskaidrotu, viņi zina, ka izmantojot modernās tehnoloģijas, mērķi var sasniegt krietni ātrāk. Bet es domāju, ka tas nemazina bērnu vēlmi lasīt grāmatas. Galvenais ir atrast to tādu vidusceļu, jo mums arī ir ļoti daudz lasītāju, kuri daudz lasa un tajā pašā laikā arī spēja atrast tiešām tādu vidusceļu starp lasīšanu un telefonu vai datoru izmantošanu. Un bērni un jaunieši jau galu galā nemaz neatšķiras no pieaugušiem. Mēs paši zinām, kā ir ar ikdienu, kad jā, ir forši palasīt grāmatu, bet dažreiz vienkārši no visa gribas atslēgties un mazliet pakavēties un paskrolot. Jā, es atvainojos par šo ikdienišķo vārdu, bet tieši tā arī ir. Vai tev ir sanācis novērot, kas ir tādi aktuālākie bērnu lūgumi pēc literatūras? Un kas ir tas, ko viņi meklē? Kas ir top tēmas, top motīvi šobrīd? Ir dažādi. Tas ir atkarībā no konkrētajiem bērniem. Ir un arī no mērķa, kādēļ viņi izvēlas konkrēto literatūru, kādēļ viņi meklē konkrēto literatūru. Ir bērni, kuri meklē literatūru, jo skolotāja ir uzdevusi atrast kādu grāmatu. Un man šķiet, ka viena no lietām, ko pilnīgi saknē būtu jāizskauž, runājot par skolotāju uzdot to lasāmo literatūru, ir lapušu skaits. Tā ir lieta, ko es varu tiešām teikt, kas man konkrēti tiešām liek lasīt, jo biezāk, jo labāk? Joprojām ir skolotāji, kuri bērniem uzdod lasīt grāmatu. Piemēram, tev ir jābūt obligāti 200 lapusēm. Un bērns līdz ar to, ja tu viņam piedāvā grāmatu ar 150 lapusēm, bet ar ļoti labu saturu, bērns saka, nē, es nedrīkstu lasīt šo grāmatu, jo skolotāji teica, jābūt 200 lapusēm. Un tā ir lieta tiešām, ko es gribētu ieteikt tik vienam skolotājam. Lūdzu, neizvēlieties literatūru, kuru bērniem lasīt, vadoties pēc lapušu skaita. Tajā dzīvē mēs vispār nevaram lasīt. Jā, jo galvenais jau ir kvalitāte. Precīzi. Jā, un manuprāt, liela problēma arī ir, varbūt es mazliet jau novirzos no tēmas, bet, manuprāt, liela problēma ir arī tā, ka pedagogi bieži vien, varbūt arī savu laika trūkumu dēļ, vai kā viņi paši nav iepazinušies ar jaunāko literatūru. Un mēs bibliotēkā to esam novērojuši, redzot, kādu literatūru bērniem iesaka pedagogi izvēlēties. Tas, protams, nav attiecināms uz visiem, jo mums arī ir labie piemēri un tiešām uzteicami pedagogi. Bet viena tāda arī laba lieta, ko mēs esam ieviesuši, ir grāmatu saraksti, ko mēs paši veidojam. Un mēs piedāvājam gan bērniem, gan arī pedagogiem piedāvājam šos sarakstus. Ja bērni vēlas kaut ko lasīt, tad mēs piedāvājam šo sarakstu. Lūk, tu vari izvēlēties no šī saraksta. Un tad ir arī tādi bērni, kuri atnāk un viņi saka, es vienkārši kaut ko gribu, kaut ko. Un tad mēs ejam kopā pie plaukta, un es bērniem arī iesaku ļoti labu veidu, ka tu vari paņemt grāmatiņu un palasīt, kas ir rakstīts grāmatas aizmugurītē. Un varbūt, ka tevi uzrunās tas mazais mini tekstiņš aizmugurē, tā anotācija un
un tieši tā būs tava grāmata. Zini, man pārņēma tāda ļoti silta nostalģija, klausoties kādu stāstu par šiem meklējumiem, bibliotekā staigājot starp plauktiem un meklējot savu. Tas ir ļoti patīkams sajūtas, tāds kā piedzīvojums, kurā dodies. Un to, man liekas, ir grūti kaut kur citur atdarināt. Tas ir dārguma medības. Jā, dārguma medības. Kā tev šķiet, vai kartona kastēm būtu vietas jūsu sarakstā? Es domāju, ka jā, manā nodaļā, ja es tā varu teikt, manas vadītajā nodaļā, bērnu nodaļā, gan šī auditorija, lasītāja auditorija ir līdz 7. klasei. Es domāju, ka kartona kastes, kaut arī galvenais varonis, tur ir attēlu stāstu par saviem piedzīvojumiem arī krietni agrākā vecumā. Es domāju, ka tā būtu grāmata vecākiem bērniem varbūt. Bet vidusskolas vecumбērniem noteikti, jauniešiem. Un es ieteiktu šīs grāmatas lasīt jauniešiem kopā ar vecākiem. Es vispār iesaku bērniem bieži vien lasīt grāmatas kopā ar vecākiem. Jo tā ir arī tāda ļoti laba laika pavadīšana kopā, jo šobrīd galvenā problēma ir laiks. Un tad es arī bērniem saku, tu vari lasīt vienu lapusi, un vecāks var lasīt otru. Un šādi jūs pavadat kopā laiku. Un iespējams, ka kartona kastes arī varētu būt brīnišķīga grāmata, kuru lasīt jaunietim kopā ar vecākiem, lai pārunātu šīs tēmas, kuras varbūt tieši konkrēto jaunietu uztrauc. Un tas būtu arī veids viņam noskaidrot savu vecāka domas par šo. Jā, šī ir ļoti laba doma. Un iespējams, tas pat ir lielāks izaicinājums vecākiem. Jā, bērniem. Jo ir tāda grāmatiņa, kurā pirms kādu laiku ļoti satrauca Latviju. Turlija? Tieši protams. Tā. Brīnišķīgā grāmata. Ja tu atnāksi uz Cēsas bibliotēku, es tev noteikti šo grāmatu parādīšu, kur tā stāv. Un runājot ar bērniem, ar bērnu vecākiem par šo grāmatu, bija vecāki, kuri neieskatoties šajā grāmatā, grāmatu bija gatavi sadedzināt. Es zinu, ka arī grāmatnīcā šī grāmata tika apzināti bojāta. Cilvēki gāja grāmatnīcā un viņi bojāja šo grāmatu. Bet bija arī vecāki, kuri teica, paldies, brīnišķīga grāmata. Šī grāmata ir mums vecākiem. Un man šķiet, ka vispār mēs esam šobrīd šī paudze, kuriem ir augoši bērni, ka mēs esam tāda kā krīzes paudze, jo mēs augām laikā, kad cilvēkiem bija bail un kauns runāt par dažādām lietām. Un tad bija pilnīgi normāli mācīt bērnu arī, bērnu vienkārši, mazliet viņu arī iekaustot. Un tas bija pilnīgi normāli. Bērziņa dakteris bija labākais vecāku un vecvecāku palīgs. Vai siksna, vai vēl kas tam līdzīgi. Un tagad šobrīd audzinot savus bērnus, mēs zinām, ka var arī savādāk. Un ir ļoti, ļoti grūti būt šajā lūzuma punktā, jo tev ir jāmaina sevī attieksme pret lietām. Un arī šīs lietas, par kurām ir runāts kartona kastēs, arī, manuprāt, ir vecāku. Joprojām vecāku liela problēma, jo jauniešiem jau nav problēmu, ja viņi redz godīgumu. Viņiem nav problēmu. Jaunieši visu spēj mūsdienās pieņemt, bet tieši vecākiem ir grūti pieņemt to, ko pieņem jaunieši. Un tad arī veidojas šis tāds... Tur ir tāds mazliet izaicinājums. Es domāju, viss ir iespējams. Viss ir iespējams. Jā, galā no kartona kastes var izkāpt un kaut kādā veidā to robežu pārkāpt pāri. Jā. Paldies tev, Inte, par sarunu un paldies par to, ko tu dari bibliotekā, kā tu strādā ar bērniem. Man pilnīgi gribas atgriezties savā dzimtajā pilsētā un aiziet pie tevis ciemos. Tā kā es domāju, mēs tiksimies. Un mēs tiksimies citā epizodē par kartona kastēm. Turpināsim par tām vēl runāt nākamajā reizē. Atā!